Esiet sveicināti, es domāju, šāds te mazliet neparasts formāts, proti, kāpēc tad Arts Pabriks un Edgars Barbaks ir divos logos pēkšņi kopā, bet tā situācija īstenībā pavisam vienkārši. Ik pa brīdim šo to pārrunājot, mums likās, ka tās sarunas ir gan interesants, lai pamēģinātu viņas ierakstīt un paklausītos arī jūsu vērtējumu, kā jums liekas par dažiem jautājumiem, par kuriem mēs šeit runāsim. Sveiks, Art! Sveiks, un esmu gatavs mēģināt atbildēt un diskutēt par jebkuriem jautājumiem, kas tev nāk prātā. Jā, man šķiet, ka šajā, protams, tu visiem asociējies ar aizsardzības nozari un sfēru vienmēr, un šajā laikā, kad joprojām turpinās kara darbība, un es nezinu, mēs esam tuvāk miera sarunām, kā bijām pirms gada vai pirms 2, bet nekas par to joprojām neliecina īsti. To, ko izjūt cilvēki ārpus Ukrainas teritorijas, protams, ir ekonomiskais kara ietekme uz viņu dzīvēm, un galvenokārt tas saistās ar enerģētiku. Kā tev liekas, kas tur šajā te sakarā šobrīd mainās? Un skaidrs, ka Krievijas galvenais naudas avots ir dažādu energoresursu pārdošana. Es domāju, ka šeit par ekonomisko situāciju Krievijā un pasaulē ļoti daudz ekspertu, kas no vienas puses ir ievērojami varbūt zinošāk nekā es, jo es neesmu ekonomists, bet no otras puses ir tādas pamatlietas, par kurām, es domāju, mēs varam spriest plus mīnus bez lielām kļūdām. Un kas man liekas interesanti ir, ka rietumu pasaulē pie mūsu sabiedrotājiem ir ļoti daudz tādu ekspertu, kas laiku pa laikam saka, Tūlīt Krievija tā kā sagāzīsies. Krievijas ekonomika šito karu nevar izturēt. Ja? Mēs to dzirdam pusotru gadu jau vismaz, vai ne? Jā, un tajā pašā laikā man tas šķiet tāda vēlmju izteiksme, un mēs zinām, ka politoloģijas domātāji tādi kā Nikolo Machiavelli teica, ka vissliktākā lieta, ko jebkurš politiķis varētu darīt, ir dzīvot un strādāt vēlmju izteiksmē. Kā tad izstās realitātē? Pirmkārt, es domāju, ka rietumu tādi eksperti un lēmumu pieņēmēji, politiķi nav sapratuši vienu lietu, ka tas Krievijas sabiedrības sāpju līmenis, viņš ir nesalīdzināmi tāds izturīgāks nekā tas ir rietumos. Ja mēs gribam tādā vienkāršā valodā runāt, tur būs drusciņš šņabītis, tur būs drusciņš gurķītis un tur būs viņu pašiem savs cars un beigās viss būs labi. Otrkārt, par to enerģētiku, redziet, Eiropas Savienība, piemēram, mēs laiku pa laikam dzirdam apgalvojums, ka jauns sankciju vilnis nāk, jauna sankciju pakotne, un kā mēs tagad atbalstam Ukrainu. Pašlaik norisinās darbs pie 16. sankciju paketes. It kā 16 paketes ir pieņemts, bet vienlaikus virkne avotu, ekspertu, arī man pazīstami ekonomisti ziņo par to, ka tajās paketēs joprojām mūsu sabiedrotie Eiropas rietumu valsts negrib iekļaut īsti ne to naftu, ne to gāzi, un tie dati par to importu, kas nāk no Krievijas uz Eiropu, un kur Eiropas Savienība turpina pirkt šos Krievijas enerģētikas produktus, naftu un gāzi, joprojām ir šausminoši lieli, kas nozīmē, ka man ir tāda sajūta, ka ja mēs to saliekam kopā ar to sāpju līmeni, tad ir apmēram tā, mēs pieņemam 16 sankciju paketes, un beigās mēs paši nolūstam, jo tās paketes pat nevaram paši izturēt, kamēr Krievija, grūti ir, naudiņa tā kā varbūt nav tāda vai tik daudz kā bija iepriekš, bet ir gana labi. Un šeit vienkārši pāris ciparus es gribētu pateikt, lai nebūtu tāda galīgi sausa runa. Pirmkārt, ja mēs runājam par naftas eksportu vai naftas produktiem uz Eiropas Savienību, 22. gadā Eiropas Savienības, no importētiem naftas produktiem Eiropas Savienībā, Krievijas produkti bija 25%. Tagad it kā statistiski tas ir tikai kaut kādi 2–3%. Bet ieliekam komatu un mēs redzam, ka Krievijas naftas eksports uz tādām valstīm kā Indija, Ķīna, Turcija ir pieaudzis 4 reizes, savukārt Eiropas Savienības imports no šīm 3 pieminētajām valstīm ir pieaudzis 3 reizes.
Tas nozīmē, ka šīs sankcijas tiek apietas, tā nafta aizplūst uz trešajām valstīm, pēc tam viņi nāk atpakaļ Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienība var teikt, mēs jau tā kā maz sadarbojamies ar Krieviju, īstenībā turpina sponsorēt Krievijas agresiju. Gāze. Līdzīgi ar gāzi. Nu pat bija šie te raksti Politico, pēc tam viņi bija arī Vācijas presē Der Spiegel, kur no vienas puses it kā gāze ir ļoti mazs procents no Krievijas, un Ukraina tagad ir aiztaisījusi šos te cauruļvadus arī ciet, beidzot nestrādā kā tranzīta valsts Krievijas gāzei, bet sašķidrinātā gāze terminālos Eiropas Savienībā plūst 5-6 reizes vairāk nekā 23. gadā, un liela daļa no šīs sašķidrinātās gāzes apiet šos te ceļus un nonāk Eiropas Savienībā. Un mēs redzam, ka šī pati nelaimīgā 16. sankciju pakete joprojām nav spējīga vienoties par gāzes iekļaušanu, lai arī valstis tādas kā arī šajā gadījumā Baltijas valsts un Somija to prasīja, kas nozīmē, ka rietumi nav gatavi ziedot ne centimetru no savas labklājības, lai šo karu pārtrauktu. Vienlaikus viņi sēž uz balkona, kritizē Trumpu un gaida, ka Trumps kaut ko atrisinās. Un es domāju, ka tā ir no vienas puses tāda hipokritiska pieeja, no otras puses tā ir arī tāda mežonīga mazspēja nosēdēt uz visiem krēsliem un gaidīt, ka kāds cits atrisinās tavas drošības problēmas. Un bez tam kritizēt vēl to, kas pasaka, ka viņš tās problēmas grib tā kā risināt. Tas tā, īsumā. Jā, bet kā tev liekas, vai 16. sankciju pakotne, vai šīs te sankcijas, tās 15 pakotnes, kas ir bijušas, ir izmainījušas kara gaitu vispār kaut par metru? Ka, ja mēs teiktu, ja nebūtu bijušas sankcijas, Krievija jau būtu Kievā, apmēram, vai karš jau, nezinu, kas vēl būtu noticis, vai tomēr tas viņus var būt kaut kur, skaidrs, ka pavāji, stiprāks jau viņus tas nepadara. Jautājums, cik daudz, bet vai tieši kara gaitu tas ietekmē, jeb īstenībā tas neietekmē, un tas nav arī mērķis, varbūt tāds, taisnais mērķis? Tas vaina Krieviju, jā, tā ir taisnība. Bet šīs sankcijas, diemžēl, ir vienmēr pieņemtas tādā kompromisa veidā, ka viņas nedaudz vaina Krieviju, bet galvenais, lai tās nevainātu otru pusi. Un bez riska, bez arī, teiksim, risku uzņemšanās un savā pusē, kas ir rietumu pusē, šīm sankcijām ir ļoti ierobežota nozīme. Es gribētu teikt, ka ar sankcijām lielos vilcienos neviens nav ne karus pārtraucis, ne karus uzvarējis. Karš ir jāuzvar frontē, un, protams, tā ir tāda kompleksa ārstniecība, kur, teiksim, tev ir spēks, tu vari runāt no spēka pozīcijām. Pašlaik, patīk tas vai ne, no spēka pozīcijām šeit spējīgs ir runāt ar Putinu lielos vilcienos tikai Trumps. Ja viņš to grib. Kā viņš to darīs, es nezinu, bet viņš ir spējīgs. Eiropa nav spējīga, Eiropā nav līderības, Eiropā nav spēka pozīcija. Un, protams, ka ja ir kāds, kas var no spēka pozīcijām ar bruņojumu, ar ieročiem, ar tādu Reigana leksiku, ko viņš attiecināja uz Padomju Savienību un Gorbačovu, ja kāds tāds ir, kas to ir spējīgs darīt, tad papildus tam diplomātija, papildus tam ekonomiskās sankcijas, tad mēs varam panākt rezultātu. Bet lielīties ar to, ka mēs pieņemsim 16. pakotni, 17. pakotni un 18. pakotni, bet turpināsim, kā piemēram tas ir Vācijā, slēgt atomstacijas un vienlaikus savu ekonomiku uzturēt ar Krievijas gāzu un naftu, tas ir tā drusciņi naivi, es teiktu, un tas nav tas, ar ko mēs varam panākt mums vajadzīgo rezultātu. Jā, bet redz, man liekas, mēs te runājam par mums vajadzīgo rezultātu, tāpat laikā tā sāpju izturība, par ko tu arī minēji. Skaidrs, ka vācietim, Spānim, Itālim un arī Latvietim, būsim godīgi, ja? Cik labi mums savādāk vēl, mēs esam tiešie kaimiņi, ja? Bet tam vācietim, vai viņi šobrīd tās sankcijas netaisa tieši tādas, kādas vācu tauta arī vēlās, jo tomēr ir jau demokrātija, ja? Būs
tā ekonomiskā situācija pasliktināsies, ir liels risks, ka ievēlēs tos, kas teiks, ka vispār nevajag nekādas sankcijas. Tu piekrīti, ir tāds risks. Jā, un tautas vēlmes, sabiedrības vēlmes bieži ir savstarpēji iekšēji pretrunīgas, jo cilvēki bieži vēlas pretrunīgas lietas vienlaikus. Un ja mēs skatāmies uz Vāciju, šeit tuvākā laikā, februārī, būs Bundestāga, nozīmē Vācu parlamenta vēlēšanas. Kā tu šādā brīdī var padarīt tukšāks Vācu tautas? Jā, un es domāju, ka esošā elite, sevišķi sociāldemokrātija, arī zaļie, arī CDU, kas ir konservatīvais spārns, viņi ir principā ļoti nobijušies no šīs te AfD partijas, kur atbalsta, mēs zinām, arī Elons Musks, jā, un virkni citu, jo dažādi rādītāji saka, ka viņi var iegūt vismaz 20%, es teiktu, pat varbūt vairāk. Un AfD pozīcija attiecībā uz Krieviju mums, kā latviešiem, kā baltiešiem, kā poļiem, ir ļoti nepieņemama, ja, jo AfD ir negatīvi noskaņota pret atbalstu Ukrainai, AfD grib vienoties ar Krieviju, AfD ir lielā mērā skeptiski arī par NATO un par Eiropas Savienību, bet līdzīgi kā tas ir virknē citu valstu, kur notika vēlēšanas, vai tā bija Francija, vai tā bija apvienotā karaliste, vai tā bija Amerikas Savienotās valstis, AfD ļoti precīzi un es teiktu pat objektīvi attaino tās problēmas, kas ir iekšpolitiskās, un kuras sabiedrība saprot un izjūta daudz labāk un asāk nekā kaut kādas starptautiskās problēmas, jo tās Krievu raķetes jau nekrīt Vācijā. Savukārt cenas veikalos, migrācija un viss pārējais, tas ir tas, ko vienkāršais pilsonis tur Vācijā, Lielbritānijā, Francijā vai ASV jūt. Un ne jau velti pirmie lēmumi, ko Trumps, piemēram, pieņēma Amerikā, bija par beidzot šīm te deportācijām, jo cilvēki tāpēc arī balsoja. Un tāpēc es domāju, ja klasiskās pie varas esošās partijas tajā pašā Vācijā, ja viņas grib saglabāt kaut kādas lemšanas spējas un saglabāt savu varu, viņām ir jārisina šie te mājas jautājumi. Un mūsu problēma, es domāju, ir tāda, ka no vienas puses mēs jau arī es domāju, liela daļa Latvijas sabiedrības piekristu tam, ko AfD saka iekšpolitiski, bet mēs totāli nevaram piekrist tam, ko viņi saka attiecībā uz starptautisko politiku. Un tā ir ļoti liela pretruna. Arī, ja mēs vērtējam, piemēram, no Latvijas viedokļa Trumpa politika, es teiktu tā, mūsu lakmusa papīrītis ir Trumpa politika Ukrainā, jo mūs jau kā latvieši daudz neskar migrācijas politika, piemēram, Amerikā. Tā skar viņus, bet mums, kā viņi tur lems, tā viņi lems, ja? Jā, skaidrs, ka Trumps droši vien ir vienīgais no citu valstu līderiem, kurš tā reāli var iesaistīties šajās te sarunās. Pārējie tur vācieši var teikt, pēc manām domām, ko viņi grib. Tas viņu atbalsts nav tik noteicošs Ukrainai, lai viņiem tā balss būtu tik skaļa. Tur jāizlemj ir Ukrainai tas. Teiksim tā, es domāju, ka ko var pārmest Eiropai un Vācijai ir tas, ka Vācija tomēr ir spēcīgākā Eiropas ekonomika. Principā, ja Vācija nolemtu stingri rīkoties, tad Vācija varētu panākt daudz ko. Un es domāju, ka Vācija varētu būt visnotaļ nopietns spēlētājs arī Ukrainas kara vai miera jautājumā, ja viņa to gribētu un ieņemt skaidru pozīciju. Jo tomēr tā Vācijas ekonomiskā bāze, viņa ir pašlaik lielāka nekā Japānai. Ja? Un es domāju, ka tas ir reāli mūsu pārmetums varbūt vai prasība vāciešiem, ka, mīļie draugi, ja mēs negribam, lai Eiropas Savienība turpina no balkona nolūkoties, kā citi risina pasaules problēmas, un ja mēs negribam, ka Eiropas Savienība kļūst par nenozīmīgu globālo spēlētāju, jo arī pašlaik Eiropas Savienības ekonomiskā ietekme pasaulē ir kaut kādi 15,5%, ASV ir 26%. Un Vācija var noteikt gan Eiropas politiku attiecībā uz Ukrainu. Vienkārši lēmumi netiek pieņemti, un es domāju, ka mēs līdzīgi jau to kaut kur arī sūdzamies bieži Latvijas politikā, ka mums ir daudz runu, bet mums nav šo te lēmumu, mums nav šo risinājumu, jo Vācijas industriju,
ja viņai dotu pavēli, jā, nostāties aiz Ukrainas armijas, ja Vācijas ekonomika pateiktu Maskavai, mīļie draugi, tagad visa Vācija atbalstīs Ukrainu tik, cik vajag, mēs saslēgtu to kopā ar Ziemeļvalstīm, ar Poliju, ar Baltijas valstīm. Es domāju, ka tur pat Ameriku nevajadzētu varbūt. Eventuāli, vismaz ekonomiski. Jā, bet tas nenotiek. Tas nenotiek. Vācijai kaut kāds Vācijas joprojām iekšējais komplekss pēc 2 reizēm, kad viņi ir karā bijuši, tā teikt, nepareizajā pusē un bijuši zaudētājos, lai tagad kaut ko tik skaļi teikt. Vācija galu galā savus, kādos sauc, kara parāda reparācijas, ja vispār beidz maksāt 2000 kaut kādā 10. gadā apmēram, tikai ja viņi ļoti ilgi vēl izjūta, ko nozīmē kara sekas, un tas katru gadu bija gana liela pozīcija viņu budžetā maksājot Lielbritānijai. Jā, bet tas, protams, ir skaidrs, un katrai tautai un nācijai ir savi dēmoni galvā, un es vienmēr to pieminu vāciešiem, šis te nacisms un Hitlera laiks un zaudējums un bailes vispār 10 gadus pēc Otrā pasaules kara vispār pateikt kaut ko labu par bruņotiem spēkiem. Mēs zinām, ka vāciešiem vienmēr arī Afganistānas karā, kur mēs visi bijām arī iesaistīti, viņiem vienmēr bija tā saucamie kaveati vai ierobežojumi, viņa armija nedrīkst darīt šito, mēs nedrīkstam darīt to, mēs nedrīkstam šaut. Mēs atceramies vienu no bijušajām kolēģiem, Vācijas aizsardzības ministri, kas drausmīgi, priecīgi un lielīgi paziņoja, ka viņi iestājas pa mieru un nodrošinās Ukrainu ar 5000 čiverēm, kas bija tāds ļoti nopietnas pēdiņās devums Ukrainas aizsardzībai, tad, kad bira raķetes pār Ukrainas pilsētām. Mūsu Latvijas, es domāju, tas pūķis galvā ir tas, ka mēs depretojāmies 39. un 40. gadā, un līdz ar to arī šeit tāda Krievijas strateģiskā komunikācija vienmēr ir mēģinājusi mums to atgādināt, kas te jūs esat, maziņi, jūs neko nevarat, jums tur nekā nav, mēs nāksim, tur pāriesim jums tur 3 stundās vai 3 dienās. Katram ir kaut kas tāds, bet no vāciešiem mēs sagaidām, ka beidzot viņi beigs. Un to es esmu teicis gan viņu prezidentam Steinmeieram, gan arī citiem politiķiem. Es esmu teicis, beidziet slēpties aiz savas vēstures. Jums ir jāuzņemās šī atbildība, jo kurš gan cits to Eiropā var darīt? Jūs esat lielākā valsts, jūs esat spējīgākā, spēcīgākā valsts. Dariet kaut ko, bet, diemžēl, pagaidām tas nav noticis. Klau, kā tev liekas par tām lietām, kas tepat pie mums notiek? Mēs runājām pirms kāda laika, ka Baltijas jūra ir tāds NATO ezers. Izrādās, ka Baltijas jūra braukā ne tikai tās laivas, kas pieder valstīm, kas dzīvo ap ezeru, nosacīt. Un tagad tas pārrautais kabelis, skaidrs, ka to nedrīkst atstāt bez ievērības. Tas ir liels kaut kas, ja tā ir vienkārši provokācija, tas ir sākums kaut kam, ka tur... Tas jau nav pirmais kabelis, kas ir pārrauts. Un droši vien, viņi kaut ko grib ar to pateikt. Ko ar to grib pateikt šie kuģi, kas bojā mūsu kabelis? Lielos vilcienos viņi grib pateikt vairākas lietas. Pirmais, redziet, mēs to varam, un jūs tā īsti mums neko nevarat izdarīt, jo mēs atļāvām, un ar mēs es saprotu, rietumus, mēs atļāvām šo situāciju eskalēt, un tas ir paradoks, ka visi rietumos cenšas runāt, nevajag eskalēt, bet ar savu rīcību vai drīzāk nerīcību tā eskalācija notiek, jo pirmie kabeļi nopietnie pārāvumi mums bija oktobrī un novembrī. Abi kuģi, kas tos pārāva, par kuriem bija aizdomas, viņi tika palaisti vaļā. Un tāpēc notika arī šie pārāvumi decembrī starp Igauniju un Somiju, un beigās tika arī bojāts mūsu kabelis uz Gotlandi, jo oktobra un novembra pieredzi šie mūsu oponenti, un šeit es domāju, ka aiz tā pirmām kārtām stāv Krievija, viņi ņēma vērā, viņi redzēja, ka rietumu sabiedrība balstās uz novecojušām kuģošanas, starptautiskajiem nolīgumiem un principiem, un šos kuģus aiztur, tad viņus palaiž vaļā, viņi teica, jā, ok, kamēr mēs strādājam zem tāda starptautiskā un nacionālā tiesiskuma radara,
nosacīti hibrīdu uzbrukumus veicam, tikmēr tā īsti ar mums neko nevar izdarīt. Un šeit tikai Somija beidzot rīkojās pareizi, un es domāju, ka viņi atrada un atrod metodas, kā to darīt, proti gan šo kuģi aizturot, gan arestējot, gan arī draudot konfiscēt. Un es domāju, ka šeit ir dažādas metodas, kā rīkoties. Sliktākā gadījumā vienkārši vajag pateikt, jums piemēram, ugunsdzēšamajam aparātam uz kuģa ir iztecējis termiņš. Tāds jūs nevarat te pa mūsu to dīķi braukt, jā, vai tualets nestrādā kā vajag, jūs tur piesārņojat mūsu ūdeņus. Man pilnīgi vienalga, bet mēs nevaram kā to darīt, bet mēs nevaram to pieļaut. Kas attiecās uz Latviju, es atceros tagad personīgi, ka jau 22. gadā es devu arī mūsu bruņotiem spēkiem uzdevumu atrast risinājumu, kā aizsargāt strateģisko komunikāciju, kas ir Baltijas jūrā. Tātad šāds rīkojums jau tika dots no manis, es vairs neesmu ministrs vairāk kā 2 gadi, bet tai gatavībai būtu bijis jābūt. Ir, protams, objektīvās lietas. Uz jūras tās distances ir lielas. Tie kuģi neiet tik ātri, kā, teiksim, automašīnas pa autobāni, ja? Un, protams, ka tā uzraudzība pret šādiem ļaundabīgām darbībām, viņa ir grūta, jo tie tirzniecības kuģi brauc un seko, un katram izstāvēt blakus, protams, ka nevar. Bet ir jāatrod. Cik tad tie tur Ķīnas vai Krievijas kuģi, vai tad viņi tiešām pa Baltijas jūru šeit starp mums un Skandināviju tik daudz kursē? Es domāju, ka pa Baltijas jūru tur, ja ne 100, 10 kuģu noteikti iet, ja? Bet skaidrs, ka mēs nevaram pieļaut, ka tas kaut kas tāds turpinās. Tas nozīmē, ka pirmais mums ir labāk jānovēro pilnīgi tās visas vietas, kur šie mūsu kabeļi vai infrastruktūra ir. Otrakārt, es pieļauju, ka šeit vajadzētu būt kaut kādai preventīvai aizturēšanai, ja? Treškārt, kas tad tie pa kuģiem ir? Tie ir tie kuģi, par kuriem mēs runājam pirmajā jautājumā - gāze un nafta. Un beigās, ja mēs gribam sankcionēt Krieviju, ja mēs aizliegtu šādu kuģu kustību, un ja mēs, kā viens no maniem kolēģiem, somu ekonomists, teica, ja viņi sankcionētu ne tikai šo floti vai šos flotes kuģus, bet arī terminālus, kuros Krievijas gāze vai nafta parādās, terminālus, ostas, tad tā kuģošana šeit būtu daudz mazāka. Īsti sakot, mums ir jābūt radošiem, mums ir jāatrod veids, ka ja ar Krieviju saistīti, ne tikai Krievijas, jo lielākā daļa jau viņiem nav reģistrēta Krievijā, bet ar Krieviju saistīti kuģi to dara, tad mums ir jāspēj vērsties gan pret šiem kuģiem, gan pret šīm kompānijām, gan pret šiem termināliem, gan pret šīm valstīm. Un tas ir komplekss uzdevums, jo nav jēgas sist tikai pa kuģi, ir jāsit par to naftu un par to gāzi. Un tad arī šie kuģi tur nebraukās, jo tas būs bezjēdzīgi vienkārši. Un, protams, ir jābūt arī militārām un robežsardzes spējām uz šiem kuģiem uzkāpt, viņus pārbaudīt, viņus apsekot un, ja vajag, vienkārši aizvilkt uz ostu un, ja vajag, atdosim turkiem, lai griež metālu uzņos. Viņi ir eksperti uz to, jo lielākā daļa šo kuģi ir veci. Saņemsim naudu, metāls Latvijai vajadzīgs. Mēs jau kaut ko sagriezām, tik pēc tam, man liekas, nebija īsti pareizi, laikam bija vēl jāsamaksā par to. Kāds zviedru kuģi, laikam, sagriez. Jā, kaut kāda vēsture tur Latvijai ar kuģu griešanu ir, uz to esam naski. Bet tāds, laikam, skaļākais gadījums, kas savukārt no mana lauciņa tad vairāk aizvadītajā nedēļā, proti, mēs sagaidījām futbola fanu armiju šeit Ajax izpildījumā un arī pamatīgi apjukām tajā brīdī, un bija skaidrs, ka mēs arī kaut kam tādam līdz galam neesam gatavi. Man šķiet, ka mēs šajā gadījumā dabūjām tikai mācību, un nekas jau slikts nenotika. Es saprotu, mans kolēģis, LTV žurnālists, arī nav cietis, tur tas telefons laikam ir pazudis vai kā, bet uz visa tā fona tad šī vēl bija ļoti, ļoti viegli iegūta mācība. Ko gan es nesaprotu pie šī, ir tālākā rīcība, ka mēs to atrisinājām, izdodot jaunus noteikumus, proti, ka pirms starptautiskām futbola spēlēm vispārējie sporta veidi drīkst joprojām pulcēties pie brīvības pieminekļa, bet pirms starptautiskām futbola spēlēm vairs to darīt nedrīkstēs. Tas
Nu, iedomājies, kāda būtu situācija, ja būtu jau šis likums pieņemts. Tātad atnāk visi tie Ajax fani, pilnas somas ar pirotehniku. Viņiem saka, jau veči, sorry, nu te nevar pulcēties, tāds likums. Viņi tādi, ok, tad mēs ejam mājās, skrāmējam atpakaļ visus tās raķetes, ko mēs sapirkām. Nu, vai tas atrisina pēc būtības to, ka nedrīkst tur pulcēties? Nu, ko tad viņi nekur citur nesapulcēsies? Nē, es domāju, ka šis ir reāli samērā sarežģīts jautājums. Ja? Tā viena problēma ir, ka mēs Latvijā esam pieraduši, un tas arvien, manuprāt, diemžēl pieņemās spēkā, ka tiklīdz parādās kāds jautājums un problēma, mēs mēģinām to atrisināt ar kaut kādiem papildus birokrātiskiem noteikumiem, likumiem, pieņēmumiem, un tad mēs domājam, mēs atradām risinājumu. Un, piemēram, par to pašu nelaimīgo dronu vai droniem, kas lidoja virs Rīgas lidostas, es biju patiesībā šokā, kad es uzzināju, ka tie droni lidoja, un tad pēc tam mums sanāk Saeima, lai pirmajā lasījumā lemtu par kaut kādām jaunām izmaiņām, jo lūk, kāds kaut kur tur nevarot viņu tur nošaut. Tas ir absurds, jā. Vienkārši ne jau ar likumiem mēs tos dronus šausim, vienkārši jābūt veselajam saprātam pie izpildījuma, ka mums, ja tas drons lido un apdraud lidojums, mums viņš vienkārši jānotriec viņš un jābūt tam spējām. Bet par Ajax es teiktu tā, ka bija arī atbalstītāji Latvijas pusē, kas arī sociālos tīklos un citur tur rakstīja, ka tā ir vispār pieņemta kultūra un visur citās valstīs tā dara. Bez mazliet tā, ja mēs nepiemēslojam ielas, nečurājam katrā pavārtē, tur nepiekaujam kādu, neizsitam skatlogus, tad mēs neesam, kā teikt, īsti civilizēta rietumu nācija, jo tur taču visi tā dara jau 10 gadiem, viens otru daudzīdami, kad notiek kāds futbola mačs. Ja? Un es domāju, ka šī ir tā lieta, kur tomēr mums nevajadzētu pieņemt šāda tipa subkultūru kā savu piemēru. Un ko tad mēs varam darīt? Pirmkārt, es domāju, ka te varētu būt varbūt kaut kāda informatīvā, parasti mēs jau zinām, Latvijā parasti pie vainas visās problēmās ir komunikācija. Bet tiešām, mēs varētu pirms tādām spēlēm vai kas, mēs varam informēt šo klubu vadību, šo fanu vadību, ja jūs braucat uz mūsu valsti, ar ko jums jārēķinās. Ko drīkst darīt, ko nedrīkst. Uztaisījam lapiņu, izdali, lai jums tas ir. Otrs ir, tad, kad viņi iebrauc, tā pirotehnika jau netika pirkt šeit. Es tā domāju. Es domāju, ka viņi ieveda. Es domāju, ka visticamāk atved. Visticamāk atved. Lūk, mēs nevaram 2-3 tūkstošus uz ielas pārbaudīt, bet tad, kad izkāp lidmašīnā ārā lidostā, es domāju, ka ir iespējams šos cilvēkus nedaudz pārbaudīt, vēlreiz viņiem pastāstīt, kā vajag uzvesties, ko vajag ievest, ko nevajag, ko var izmantot, ko nevajag. Tas nav jau likums, ka tu nevari ievest. Nē, bet nav jau likums arī, ka mēs varam nakts kuģi aizturēt. Bet jautājums ir par reālo darbību. Trešais ir, es pats uz ielas tieši tajā vakarā šos fanus arī satiku. Man kā vienkāršam pilsonim uz ielas nebija patīkami, ja? Un es domāju, ka šeit policijai bija tāds objektīva problēma, jo, redziet, vēršoties pret pāris tūkstošiem lielu pūli, kas ir samērā organizēts, ar ļoti lielu spēku, to var izraisīt vēl lielākas nekārtības. To es saprotu. Bet no otras puses atkal, mums ir kaut kā, jāmēģina tā informācija novadīt līdz viņiem. Droši vien, ka tomēr tajā sagatavošanas stadijā, kas ir un kas nebūs, kas ir atļauts un kas nav. Un arī tie gājieni pa ielām un demonstrācijas, principā tā ir demonstrācija, ja, viens ir, ka tu kā fans ej un skaties hokeju vai futbolu, otrs ir, ka tu uztais 2000 cilvēku lielu demonstrāciju un soļo uz futbola laukumu, šaudams raķetes un kliegdams un čurādams un vispār jau darīdams. Tas jau ir kaut kas cits. Es nezinu, vai viņi pieteica vispār demonstrāciju, jo tad kāpēc, piemēram, 2000 ārzemnieku drīkst iet gājienā, pa Tērbats ielu un viņas apsargā. Es nezinu, vai bija, ja? Un kāpēc es, kā vienkāršs pilsonis, man ir pikets jāpiesaka kaut kam, savā valstī. Man nav atbildes uz šo jautājumu. Tā kā es tādā
tādā moralizēšanas līmenī es noteikti esmu pret šādu veidu uzvedību un pret šādas kultūras pārņemšanu. Bet es arī zinu to, ka ar vieniem ministru kabineta noteikumiem mēs to labot nevaram. Bet kā praktiski darīt? Nu, šeit vajadzētu arī citiem ekspertiem pastāstīt, kā viņi domā nākotnē šādas neiedzības ierobežot. Jo redzi, nu tu jau vari pateikt, ka tavs kolēģis nenokļūs slimnīcā. Bet es domāju, ka jebkuram normālam pilsonim, kurš nav Krievijas pilsonis, viņš uzskatīs to par ļoti nopietnu pazemojumu, ejot garām kaut kādam fanu lokam, kurš tev atņem telefonu, nu tā, teiksim, tā maigi iespāda pa pēcpusi, vēl kaut ko izdara, un tad tu aizies uz policiju, teiks, bet kas jau īsti liels tā tur nenotika. Tikai tev pēc tam ir pazemojuma sajūta varbūt 3 nedēļas pēc kārtas. Nu, tas nav īsti pareizi, tā nedrīkst būt. Skaidrs, ka tas nav forši. Es neticu, ka mēs varam to atrisināt tur šādi informējot vai kā. Neviena valsts jau negrib, lai pie viņiem kaut kas tāds notiek, bet mēs redzam, ka jebkur, kur tas Ajaks spēlē, viņi brauc tur līdzi un tur tas gājiens būs un visticamāk viņi šaus arī kaut ko gaisā. Nu, no tā izvairīties man šķiet, tur. Es uzskatu, ka tas ir tāds Hērakla darbs kaut ko tādu paveikt. Neiespējami, ka ja viņi ir slaveni ar savu pirotehnikas šaušanu vispār, ka viņiem vēl lielāka būs ažiotāža. Nu, kā tad mēs to pirotehniku tad dabūsim? Es domāju, ka iespējams tas ir jautājums, cik tas prasa resursus un cik tas būs adekvāti. Protams, ka visu ko aizliegt. Var pateikt, vispār būs slēgtā spēle. Jautājums ir, cik mēs to gribam un cik daudz mēs gribam tur iesaistīties. Bet viena lieta, kur es noteikti esmu pret tādā politiskās kultūras līmenī, es negribu, ka tas tiek pie mums uzskatīts par normu šāda veida uzvedību. Tas ir, manuprāt, svarīgi. Un tur ir bijis savādāk, man šķiet. Tas vispār nav par futbolu. Tas ir, ja tādas ir fani, un tad ir tās ultru grupas, kas ir, un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tās ir vienkārši vietas, kur cilvēki, kuri vēlas kaut kādu konkrētu uzvedības modeli un kā viņi uzskata, kā savas emocijas vajadzētu izrādīt, tad tieši tāpēc viņi ir tajās ultru kustībās un tajos fanu klubos. Ja tas notiktu līdzīgi hokejā, viņi būtu hokejā, ja tā būtu basketbolā, tad viņi būtu vairāk basketbolā vai regbijā. Piekrīti, ir diezgan interesanti, ka regbijā to pašu valstu fani var sēdēt viens otram blakus, un tur pat nav policija iesaistīta, jo vienkārši visi zina, ka tie fani, kas ies uz regbiju, viņi nekad nekausies savā starpā. Tur nav nekādi žogi starp viņiem novilkti un tam līdzīgi. Pilnīgi visā pasaulē liekas, tad jau mums ir jāatbalsta mūsu lēmums par to, ka futbola fani nedrīkst iet pie brīvības pieminiekta, jo viņi ir atšķirīgi. Sava loģika tam ir, tādā ziņā, Cita lieta, ka tā bija pēdējā spēle RFS, un vairs jau neviens nebrauc. Bet labi, mēs vinnējām beigās to spēli. Jā, tas noteikti ir labākais, kā atgādināt viņiem par Latviju. Man tie lēmumi un aizliegumi, man tas liekas tikpat loģiski, kā, piemēram, šobrīd Saeimā tiek virzīts. Man šķiet, ka nav vēl apstiprināts likumprojekts, kurā tiek uzlikts par pienākumu kroga vai kafejnīcas vai restorāna īpašniekam, kad obligāti ar likumu tev tiek noteikts, ka ir jābūt krānu ūdenī. Un tas, man šķiet, tas zaudē to cilvēcību. Es domāju, ka vispār šīs regulācijas, kas sevišķi tiek attiecināts uz kaut kādām biznesa iniciatīvām, uz Latvijas kaut kādu ekonomisku attīstību, manuprāt, viņas ir graujoši pašnāvnieciskas. Jo šeit es esmu reāli tāda klasiskā liberālisma pozīcijās. Mīļie draugi, beidziet regulēt. Ja? Mēs paskatāmies arī šīs mēmes, kas ir Twitterī vai X arī, kā viņi sauc. Tur, piemēram,
bija tāds 3 bildītes salikts kopā. Viens ir, kā ASV iegulda, piemēram, mākslīgajā intelektā, tur 500 miljardus, kādas ir kompānijas, ko Ķīna dara, ko Eiropas Savienība dara. Viņi lepojas ar savu regulāciju, un viņu mēmē ir plasmas pudeles korķītes, kuras nevar noraut. Beidziet regulēt šādas lietas, beidziet uzstādīt man šādus noteikumus. Ja tas cilvēks, kas atnāk pie manis un pasūta manā kafejnīcā vai restorānā ūdeni, ja viņš gribēs krānu ūdeni, skaidrs, ka tas bizness to noregulēs, bet kāpēc jūs man uzbāžieties ar saviem noteikumiem? Ja? Es domāju, ka mūsu problēma, kāpēc Latvijas ekonomika atpaliek, ir tā, ka mēs mūsu uzņēmīgiem cilvēkiem, kas spēj izdomāt, kā nopelnīt naudu, kā uzturēt paši sevi un kā beigās samaksāt nodokļus, mēs vienkārši viņiem sasienam rokas un neļaujam strādāt, un līdz ar to mēs arī nokaujam šo iniciatīvu. Un tas ir vienkārši jābeidz. Mums ne Eiropas Savienība ir spējīga pasaulē noturēt konkurences līmeni ar regulēšanu. Ne, arī Latvija to var izdarīt, un tas ir tas, no kā mums ir jāatsakās. Šeit es palieku tāds, es esmu ļoti agresīvi, negatīvi noskaņots vispār par šāda veida likumdošanu, un pret to ir jāiestājas tik, cik mēs varam, un es nedomāju, ka šeit uzņēmēji ir priecīgi par šāda veida lēmumiem. Tas mums nav vajadzīgs vienkārši. Dzer, ko grib? Saprotu, tādā bāra tajā vai restorānu vai kroku nozarē, tas ir tas pats, kas pieņemt ar likumu, ka tev obligāti ir jāsasveicinās ar cilvēku, kas ienāk. Ja kādam kāps, tev ielies padzerties. Bet ja tu gribi, tev jābūt tiesībām arī pateikt, nē, tāpat kā tu vari nesveicināties. Tev ir tiesības arī to savu biznesu taisīt, kā tu viņu gribi. Un tad tam cilvēkam savukārt vislabākā iespēja ir nākamreiz neiet uz turieni, kur tev neielē glāzi ūdens, ja tu gribi. Bet tādai iespējai jāpastāv. Es pilnībā piekrītu, un es domāju, tā kā mums ir daži, kas uzskata, ka arī mūsu, ja mēs gribam būt par, teiksim, futbola lielvalsts, arī mums ir jāspēj uz katru stūri pačurāt pilsētā. Tā arī šeit droši vien, ka kāds ir iedomājies, ka ja mēs gribam labu restorānu kultūru, tad tāpatās kā dienvidu valstīs, kur ir plus 40 grādu un nav ūdens, mums arī katram ir jāpiedāvā svaiga ūdensglāze no krāna, un ja tu to neesi spējīgs izdarīt, tad mēs tev neļausim atvērt kafejnīcu. Un es domāju, ka tas ir totāls absurds. Arti, paldies tev par sarunu. Stunda noslēgusies. Redzēs, varbūt jāparunājās vēl kādreiz. Es domāju, ka vajadzētu. Tik daudz notikumu būs jau šonedēļ, un es domāju, ka bez mūsu kritiskās acis nezinu, vai šeit kāds risinājums tiks atrasts. Čau, tiekamies! Vislabāk!